Sveiki, esam auto izstādē 2025. Satikām foršo Skandiju pārdošanas vadītāju Uģi un uzdosim šādus tādus jautājumus. Uģi, vai tu esi dzirdējis kaut ko par industriālās keramikas aizsardz pārklājumu automašīnu apakšē? Es kā reiz esmu dzirdējis par to. Man liekas, tā ir baigi labā štēle, ko katram vajadzētu izmantot savai automašīnai. Paldies tev par to, ka tā ir tāda laba lieta pieejama pie mums Latvijā. Sīkāk droši vien es nestāstīšu. Tur ir džeki, kas labāk par manīm varēs pastāstīt, bet es katrā ziņā zinu, ka tā ir lieta, ko katram vajadzētu izmantot. Kā domā, kādas būtu tās īpašības automašīnu apstrādē pie krūsa un sāļiem, ko klienti viņus prasa vai vajag? Vai no tavas profesionālās pieredzes, kādām īpašībām vajadzētu būt, kā apstrādē automašīnu apakšā? Galvenais jau ir tas, ka lai tālāk nekas neiet. Ja? Jaunai automašīnai jau rēķina, kas pirmkārt, kamēr viņi tev jaunu foršu svaigu vajag, papildus aizsardzību, lai tev viss smuki ir apstrādāts, pasargāts un lai arī pēc gadiem vairākiem tas autoņš ir jauns un spīd un laistās no apakšas. Ja? Es pieņemu, ka tavējais produkts to visu var dabūt gatavu. Tieši tā. Un vēl viens jautājums. Vai pērkot mašīnu klients, vai viņš domā jau par, pieņemsim, pārdošanas procesu, vai tavā praksē ir tāda, kas pērk, un viņš jau uzdod jautājumus par to, vai viņu būs viegli pārdot vai tādu? Jāsaka, ka diezgan reti. Mums Latvijā, man liekas, vairāk vai mazāk cilvēki tomēr to pirkumu veido tādu impulsīvu. Ja? Bet, protams, ir arī kategorija cilvēkiem, kas domā par nākotni, pēc gadiem 3, 5, kur un kā viņi šo te automašīnu spēs realizēt. Un tas ir tas cilvēks noteikti, kam ir vērts piedāvāt tavu produktu, un tur ir tā atslēga. Super, paldies tev un forši mums izstādes. Turpināt. Lai mums veicās. Tieši tā.